Kad pirms neilga laika man uzdeva jautājumu, ko es zinu par hernhūtiešiem, ar nožēlu nācās atbildēt – neko. Tāpēc noderīgi bija vienu dienu pabūt kopā ar cilvēkiem, kuri kalpo ne tikai latviešu, bet arī vācu un nīderlandiešu brāļu draudzēs, lai kaut nedaudz gūtu priekšstatu par to, kas tad ir brāļu draudzes. Ar starptautisko brāļu draugu palīdzību Madonā ir izveidota ekumeniska kapela. Brāļu draudzes Latvijā ienāk ar tādu pašu misiju kā savos pirmsākumos 18. gadsimtā. Tādējādi 18. gadsimtā latviešu zemnieki Vidzemē bija visizglītotākie zemnieki Eiropā. Un tas mainīja cilvēku dzīves. Pie tam tā nebija tāda izglītība, kā mēs nerad šodien saprotam, ka tas ir intelektuāls zināšanas, atrauc varbūt no cilvēka personības, lai gūtu veiksmi darba tirgu, bet tā bija arī sirds izglītība un ļoti daudz mūzikas, ko esam mantojuši no brāļu draudzēm, dabas uztvere, cilvēka dzīve tā kopvesumā. Latvieši uzņem ārzemju brāļus un māsas, savus atbalstītājus, domu biedrus, sirds draugus. 18. gadsimtā viens no pirmajiem vācu brāļu misionāriem, kuri ieradās strādāt un dzīvot Vidzemē, bija Kristiāns Dāvids. Grāfs Cincendorfs atsūtīja misionāru Kristiānu Dāvidu, vienkārši namdari. Tad, kad vācu brāļi, kā viņas vēlāk nosauc, iemācījās ātri latviešu valodu, ko nereti mācītāji nespēja visu mūžu, un tad sākās šī kopīgā dzīves izjūta. Brāļu draudzes saistās ar tādu īpašu dzīves izjūtu, ka viss ir kopā un viss ir kopā. Kristiāna Dāvida vārdā ir nosaukta brāļu draugu balstītā skola Barkavas pagastā. Šeit jau daudzus gadus brāļu draugu mīlestības un apgaismības garā ar sirdi un dvēseli dzīvo un strādā Juta un Valdis Strazdiņi. Tas ir arī mūsu skolas tāds motīvs. Katrs bērns ir īpašs, katrs ir personība, katram ir jābūt ievērotam, pieņemtam, mīlētam, saprastam, un katrs ir brīvs. Un bērniem ir vajadzīgs miers, viņiem ir vajadzīga dzīve, kurā ir drošība. Un pārliecība par rītdienu. Kas ir tie bērni, kur ir šeit? Ļoti dažādi. Mēs priecājamies, ka pat labāk mums ir daudz bērnu no kristīgām ģimenēm. Tad, kad mēs sākām skolu, tā nebija vēl brāļu draugu skola, tā bija vienkārši privāta skola. Un tad 91. gadā mēs sākām skolu. Bet tad sākās šis sabrukums, tad bruka viena sabiedriskā iekārta, veidojās cita. Un mūsu skolā nonāca nevis tādu kristīgu ģimeņu bērni, jo kristīgu ģimeņu šeit bija ļoti maz, bet nonāca bērni, kur vēlējās būt pie mums, un arī pēc tam aizvien vairāk tādu bērnu, kuriem ir ļoti liels grūtības. Un šobrīd jau šo mācību gadu, kurš tūlīt jau būs beidzies, mēs esam Kristiāna Dāvida pamatskolu, piederām brāļu draudzes Eiropas provincei ar visu svētību un atbalstu, kas ir tur, un arī ar lielo interesi, ko brāļu draudzes ar gadsimtiem ir saglabājis par izglītību. Un kas vēl ir ļoti būtiski, atzimušajā Latvijas brāļu draudzē, ka sastopas vienkārši lauku vīri, un, piemēram, Gvido Straube no Latvijas universitātes dekāns vai kādi citi profesori vai mācību spēki, sastopas kā līdzīgi. 18. gadsimtā ar brāļu draudzēm sākas ceļš uz latviešu zemniecības izglītību un turību, uz atmodu un dziesmu svētkiem, un beigās arī uz Latvijas valstiskumu. Tas nes ļoti labi augļus. Savulaik 18. gadsimta Vidzemē, un mēs domājam, ka tas ir svarīgi arī šodien. Mums ir vajadzīgi cilvēki, kuriem ir iniciatīva un arī sirds, kuriem ir personīga ticība un kuri ir dziedināti, kuri neizjūt konkurenci attiecībā pret citiem cilvēkiem, kuriem citi nav tikai viņu problēmu risinātāji, bet kuri vēlas piederēt Dievam un saskata to, ka Dievs darbojās šajā pasaulē, visur, mūsu zemē, mūsu dabā, mūsu darbos,